Esiet sveicināti! Šajā video iepazīstināšu ar Baltijas Mediju izcilības centrā izstrādātiem medijpratības materiāliem skolotājiem. Tie sastāv no 4 prezentācijām, darba lapām un mācību stundu plāniem, kas veidoti ņemot vērā tematu aktualitāti un Norvēģijas kolēģu pieredzi. Medijpratība vēlēšanu kontekstā, vai sociālo mediju lietošana tiešām ir pa brīvu, ja maksājam ar saviem datiem un laiku, ko tajos pavadām? Kāpēc nepieciešams, lai mediji darbotos kā sabiedrības sarksuņi un kā izvērtēt TikTok video un reklāmas? Stundu plānos iekļauti uzdevumi gan vidusskolas, gan 7. līdz 9. klašu posmam. Materiālus var atrast šeit vai Baltijas Mediju izcilības centra mājaslapā, un to izveidi finansēja Aktīvo iedzīvotāju fonds. Vai jums kādreiz ir bijis tā, ka pēc ceļojumu piedāvājumu meklēšanas tīmeklī redzat lidojumu reklāmas tieši uz jūsu izvēlēto valsti? Šajā prezentācijā un pavadošajos materiālos aplūkojam, kā izpaužas mikromērķēšana digitālā vidē, tajā skaitā sociālajos medijos. Tāpēc iekļāvām arī pamācību, kā katram pašam noskaidrot, kā mūsu intereses un līdzinējās mijiedarbības internetā nosaka mums parādītās reklāmas. Parasti šāds mini-pētījums nes interesantus atklājumus. Materiālos aplūkojam arī riskus saistībā ar izklaidējošu testu lietotnēm, kurām dodam piekļuvi savam sociālo mediju profilam. Lai arī ir liels vilinājums ātri uzzināt, kurai slavenībai līdzināmies, ir vērts izlasīt noteikumus, vai, piemēram, lietotne nepieprasa mūsu vārdā publicēt kādus ierakstus. Mācību stundas plānā arī iekļāvām uzdevumu idejas un sniedzām vadlīnijas skolotājiem šādu mājas darbu novērtēšanai. Tuvāko gadu laikā Latvijā paredzētas Eiropas parlamenta, pašvaldību un Saeimas vēlēšanas, tāpēc šajos materiālos aicinām ar vidusskolēniem apspriest, kā izvērtēt politiķu komunikāciju dažādos sociālajos medijos un praktiski trenēties populisma atpazīšanā. Tāpat arī rosinām sarunu par mediju atbildību, izvēloties ziņu virsrakstos iekļaut emocionāli uzlādētus politiķu citātus vai dodot viņiem nesamērīgi lielu ētera laiku. Prezentāciju papildina arī vairāki piemēri no Latvijas mediju vides. Materiāli arī veidina uz pārdomām, vai politiķiem pietiek sākt publicēt TikTok video, lai viņi uzrunātu jauniešu auditoriju, un kāda veida komunikāciju no politiķiem jaunieši sagaida pirms vēlēšanām. Šeit arī atradīsiet praktiskas un radošas idejas uzdevumiem un vadlīnijas skolotājiem darbu novērtēšanai. Trešā materiālu kopa veltīta izpratnes veidošanai par mediju lomu demokrātijā un izcila žurnālistikas nozīmi. Kāpēc mediju salīdzina ar sabiedrības sarksuņiem un kas nosaka sabiedrības dienas kārtību? Šie materiāli paplašina zināšanas par Latvijas mediju ainavu un tās daudzveidības nozīmi. Viens no interesantākajiem uzdevumiem sniedz iespēju skolēniem pašiem iejusties redaktora lomā un no piedāvātajiem ziņu virsrakstiem izvēlēties tos, kurus publicēt. Mūsdienās ik viens var kļūt par video satura veidotāju sociālajos medijos. Tam ir daudz priekšrocību, taču kāda ir audiovizuāla satura veidotāja atbildība? Pēdējos gados arvien vairāk runā par mākslīgā intelekta radītiem dziļviltojumiem, taču joprojām pastāv arī tādi viltojumi, kuros video ir pievienota cita skaņa vai arī tas vienkārši ir palēnināts. Prezentācijā apkopājām sarakstu ar biežākajām video manipulācijas pazīmēm. Savukārt reklāmas analīzes uzdevums palīdzēs mācīties atpazīt simbolu un pārliecināšanas paņēmienu izmantojumu. Beigās arī iekļāvām špikeri skolotājiem ar idejām zinātniski pētniecisko darbu tematiem, kas saistīti ar video izpēti. Lai medijpratībā izglītojošie materiāli ir noderīgs palīgs jūsu ikdienas darbā un raisa interesi kopā ar skolēniem, izpētīt šos un citus tematus vēl vairāk.